Kā jau iepriekšējā sērijā redzējāt, tad dodamies no privātās MSC Ocean Cay salas uz Grantērgas salu. Distance starp salām ir tik liela, ka ceļā pavadījām pusotru dienu, un tikai aiznākamajā dienā esam ieradušies Grantērgas salā, kas jau vairs neatrodas Bahamu salu arhipelāgā. Tie, kas vēl nav noskatījušies iepriekšējo sēriju, obligāti noskatieties. Esam piestājušies jaunā salā. Un kas priecē? Priecē, ka beidzot ir saulīte. Juhu! Un beidzot mēs varam izbaudīt pilnvērtīgu eksotiku. Bet pirms tam vēl ātri brokastis spēdam. Brokastīs gan ir jārēķinās pie tik liela kuģa, ka būs diezgan daudz cilvēku. Ēdamais, protams, pietika visiem, bet ar sēdvietām gan bija tā pašāk. Bija dažreiz jāpagaida kāda brīva vieta. Vietu atradām un ēdam ar šādu skatu brokastis. Nu, bez turkiem nekādīgi. Nē, šoreiz tā nav Turcija, tā ir Grand Turk sala. Redzam jau, ka visi bauda saulīti, peldās un sauļojās, jo obligāti jau nav nekur jāiet izzināt salu. Mēs, protams, esam savādāk. Mums vajag arī izzināt salu. Uz kuģa varēja rezervēt šādas ekskursijas pirms katras nākamās salas. Daudz, kur esam salasījušies komentārus un tā tālāk, ka uz kuģa esot dārgāks cenas nekā uz salas pie vietējiem. Mēs lāgā nemaz nesalīdzījām cenas, bet uzreiz jau kā balts laps kāpām ārā no kuģa un pētījām, kur ko var apskatīties. Tā mēs tagad paņēmām tūri, $125 maksā apkārt salai. Tur viss, kas iekļauts, brauksim, pastīsimies, kas tur notiekās. Pa pludmali staigājot gan te man tā liekas, ka koralks pat vajag kaut kādi mazi akmeņi, ne akmeņi, tādi vietums. Viss nē. Bet iekšā, jā, iekšā te var iet tikai un vienīgi kaut kur, tur, kur ir smiltis. Jo šeit malā ir akmeņi, un lāgā iekšā neies, nepapeldēsies. Nu jā, pa cilvēku daudzumu nevar sūdzēties, kā nekā 2 kuģi lielie, un tu rēķina, cik te tie cilvēki ir. Protams, ka kas jau ir aizbraukuši pa ekskursijām, jo tas aizbraukuši jau, un pārējie visi rekur sauļojās, peldās, un viss pārējais. Tā jau ūdens krāsa baigas mukās, super. Un tā, kas mums notiek ar ūdens siltumu? Ūdens siltums ir silts, jā, bazar nav. Te var peldēties, šodien ir kaut kādi plus 30, kaut kādi 2 grādi. Apmēram. Šaukās tā. Ka lietas sargs rekord piedāvā, viens melnais ar staigā piedāvā pa $20 lietas sargs. Nu, šitos te paši, kur apsēsties. Tā, rekord arī šitās laivas ir iespējams iznomāt. Katrā ziņā viss, kas te ir, visu var iznomāt. Apakša viss ir caurspīdīgi, ņem un peldi, tā kā pa virsu kaut kam. Par cik šī sala nav privātā MSC kuģa sala, kā tas bija iepriekšējā salā un attiecīgi iepriekšējā sērijā. Ja neesi vēl noskaties, tad attiecīgi pilnībā viss šeit būs par maksu. Runa iet par ēdamo un alkoholu. Tā alu var nopirkt pa $6. Nu, $6 apmēram alu var nopirkt. Kaut kāds ir 3. Margarita, laime. Spaini var nopirkt pa $30. Miks var nopirkt pa $34.
venido? No. Hay mucha gente que va, pero no se puede beber alguna música. Kroči, es paprasīju vienkārši to te strawberry smoothie, man ir ielaiž šmigu klāt. 11,50 maksā. Nu, labāk, iet dzersim. Kā jau iepriekš minēju, tad apelīgs cilvēks es nebiju nekad redzējis tik daudz iepriekš kā tikai ASV. Sagaidījuši arī esam mūsu tūri un varam droši doties uz autobusu. Redzam, ka arī šādi autobusi kursē. Tie pat man liekas, ka bija labāk, jo autobusos nebija kondicionieri un attiecīgi iekšā bija ļoti karsts. Vietējais angliski runājošais šoferis mums sāk stāstīt visu, kas ir uz šīs salas. Granteikas sala ir nepilns 18 kvadrātkilometrus liela. Sala lepojās ar to, ka 1962. gadā bija pirmā sauszemes zeme, uz kuras amerikāņu astronauts Džons Glenks spēra kāju pēc zemes apriņķošanas. Viņš bija netālu nolaidies ar savu kosmosa kapsulu okeānā, kur viņš savāca arī šeit esošā avio bāze. Viņam pa godu arī tika uzlikts šis monuments kosmosa kuģa kapsula. Jā, izrādās, ka šī nelielā sala ir bijusi agrākā ASV gaisa militārā bāzes vieta, kas patreiz ir pamesta, un attiecīgi arī uz salas ir palikušas daudz ēkas, kas ir saistītas ar militāro objektu. Agrāk uz salas praktiski vienīgā darba vieta bija salas ieguve, kur šādos lielos ūdens rezervātos jau kopš senseniem laikiem iegūst sāli. Sensenos laikos jūras sāls ieguve sākotnēji padarīja Grand Turku populāru. Daudzās Tērksasas un Kaikosas salās ir sekli sālsūdens dīķi, un šie dīķi, kurus laiku pa laikam papildina neparasti augsti paisumi, iztveikošanas dēļ dabiski ražo jūras sāli. Modernajā laikmetā, ja mūsdienās Grand Turka ekonomikā notika pārmaiņas. Vietējā sāls rūpniecība mira, nelielā ražošanas apjoms neefektivitātes dēļ, un ekonomiskā perspektīva nebija daudzsološa. Protams, tagad par cik ir turisms palielinājies krietni, tad attiecīgi arī turisma jomā vietējie strādā un ļoti labi pelna. Braucot ar tūris busiņu, pa ceļam redzējām brīvi staigājošus zirgus, bet tas vēl nekas, tie bija vienīgie, ko redzējām. Pa pilno redzējām ēzeļus, kas brīvi dabā staigā. Tūris busiņš izvadāja arī cauri mazām piekrastes ieliņām, kur smuki redzējām palmas, kas saka eksotika smuka, un arī ar smukām piekrastes mājām. Protams, kas tad tā pa tūri, ja nebūs pa ceļam suvenīru veikaliņi un tirgošanās vietas, ko arī apmeklējām. Un tā, izlaid mums te ārā 20 minūtes, tāds shopping centriņš kaut kāds, visāds suvenīri, viss kas. Nu, rekta malā skatāmies, nezinu, vai atrasts vai kā te izskalots. Kā džipiņi maziņi arī. Nu jā, pa diviem tu vari droši vien priekšā kāds pavadošais brauc. Un pēc tam aizmugurē vēl 2 gabalu var braukt. Baigi. Hammeri galvenais. Normāli hammeri. Ir arī šāds veikaliņš. Viss sabās pilns iekšā. Pārsā tik lupats, vēlreiz lupats. Nē, nu labi suvenīri var, ka tu visādi ir. Tā, tagad aizmies nokalēt cenu. Maybe 30? Give me 30. Ok. Jā, nokalējām cenu. Nu, kur tad citu nekleitu nopirkt kā uz Grand Turku salas? Varam doties arī tālāk.
Pa ceļam nemaz nevaram pabraukt garām iepriekš pieminētajām salas ieguvas vietu baseiniem. Esam nonākuši arī pašā salas otrā pusē. Tālāk vairs nav kur. Šis visagrāk ir bijis militārais objekts. No kā vēl palikušas pāri ēkas un viss, kas cits pārējais. Mūsu tūras cenā ir iekļaut arī viena ēdienreize. Iesim un apskatīsim, ko tad tur tik eksotiski dod. Skatāmies. Thank you. Tā, mums arī ir iekļauts arī šādi dzērieni. Jā, cenā. Tā, tātad rīsi, chickens, nūdeles kaut kādas, ja makaroni. Kas sastāds ir? Tas nav banāns? Nezinu, pagašā. Banāns. Cepts banāns, jā? Tātad, cepts banāns tas ir. Seafood, jā? Divas, ok, jā. This and this. Ok, thank you. Tā, seafood kaut kāds. Domāks, nezinu, kas tas ir, bet garšīgs. Šeit arī ēdienreizes laikā varēja iegādāties lielos gliemežvākus. Pēduši esam un varam doties līdz mūsu pēdējai lokācijas vietai, līdz pludmalei, pasauļoties. Izlaid mūs ārā tālākā pludmalē no ostas, un mēs sapratām, ka stundu mēs varam darīt, ko gribam, jeb sauļoties un peldēt. Un pēc tam varam braukt atpakaļ ar jebkuru autobusu. Vismaz ēzeļs atnāk pastīties. Nav. Nav nekā. Labdien. Nu jā, viņi iet skatīties miskastē, vai nav miskastē kaut kas. Nu jā, Nu, ko diedelnieki, re, kur skatāmies? Nu jā, bet re, ka jau ir ēdamais. Nē, nu labi, mums nav tik krūta kā mūsu paziņiem ceļotājiem Andrejam Dimantam un Aijai Svilpē, jā, kad tur bija govis, jā, pludmalē. Kas ir ar tevi? Gauja. Kas ir? Mums ir normāli, mums te tādi pienācīgāki ir dzīvnieciņi. Mums ir ēzelīši pludmalē, mīļi ēzelīši. Nu tā, tūši tā ir cauri. Nu, teikšu, kā ir. Nezinu, var jau būt, ka kaut kas bišķi savādāks prasījās, tāpēc, kad tikai prosti izveda vienkārši pa tiem punktiem no autobusa, izlaid ārā vienīgais iepirkšanās vietās, sorry. Tā kā jāskatās vairāk, laikam, tomēr tādas privātās tūras, kas būtu daudz maz sakarīgas tajā visā procesā, jo šitos, es nezinu, laikam es neiesaku. Jā, katram ir $72. Jā, esam stundu it kā tajā pludmalē to var, bet tagad mēs sapratām, ka jūs pat varat uzreiz braukt atpakaļ, jums nav tā stunda pludmalē jābūt. Neteiksim, ka vīlušies, bet katrā ziņā kaut kas droši vien mēs nākamreiz izvēlētos kaut ko citu, ja mēs kādreiz ar šeit būtu. Vismaz katrā ziņā privāto tūru vai kaut ko tādu. Bildes ar ēzeļiem ir. Vienīgais, jā, kas mums beigās bildes ar ēzeļiem, tas bija vienīgais, kas tāds ķeksīts. Jūs esat redzējuši šādu M&M's? Oi, jau saplīsus ir, Hershey's baltās, šitie rēses. cenas ir?
cenu nav. Tādajā suvenīru veikaliņā tā dīvaini. Alus attaisāmos viņi tirgo kā suvenīrus, veika buņģiņas, pudeles. Tā paša alus jau nekur nav, netirgo tādu aliņu. Tikai kaut kādi stiprie, kas ir. Nu, tā mazās pudelītes, kas ir. Lielās arī, kas ir alkoholiskie stiprie. Bet alus nav. O, tev suvenīru bodīt. Bet tas ir pudeļi attaisāmais. Tas ir labs. $10, bet smukas nē. Tā nemanot ir pienācis arī vakars, un ir laiks atvadīties no salas un doties uz kuģi, jo attiešanas laiks jau negaidīs. Ārprāt, tas lielums kuģi tāds iespaidīgs. Un reku, kuģis te tūņā seku šitas attiet, un reku mūsējais kuģis tas bišķi vēlāk atties. Wow, dzinēja ieslēdzās, pasties, re. Un reku viņš lēnā garā attiet. Nu tāds bližīgs, ej, tak tu nost. Ārprāts. Un mūsu kuģis ir bišķi lielāks, nedaudz lielāks. Nu tā, esam tagad uz kuģa. Un, protams, visi turisti ir aizbraukuši. Tā, pagaid, pieaugsim viņš klāt. Visi turisti ir aizbraukuši un viss tukša pludmale. Vienkārši tukša. Un viss. Un šitā te sala dzīvo tikai un vienīgi no turisma. Boha, mama. Paēdam vakariņas un varam jau doties nakts braucienā uz jauno salu, Dominikānas Republiku, kur pat sanāk pagriezt pulksteni, jo sala atrodas citā laika joslā. Esam ieradušies mūsu kruīza tālākajā galapunktā, kruīza kuģu ostā Amber Cove, Dominikānas Republikā. Nu, bez šopinga, protams, nu nekādīgi. Par cik mums nebija nekādu konkrētu plānu par šo vietu, tad sākumā ejam izzināt, kas vispār šeit ir. Nu, te jau tāda baigā džungļa īstenībā. Liāns. Tagad ejam augšā uz kaut kurien. Ja visas ekskursijas esam nokavējuši. Pastīsimies, kas šeit notiekās tepatās, ko mēs varam redzēt. Nā, tu vienkārši kur atkal iedzert. Kafiju užņikšā šmigu.
Tā, un šeit ir opcija izlidot arī ar ziplainu. Tā, un šādi izskatās tas ziplains. Cik sapratu, $14 maksā vienai personai. Could they go more than once? Kaut kāda tāda dušiņa maziņa. Atsveicinoši. O, šī tāda laba ir. Aha. Tā, ja mēs pareizi sapratām, tad šeit arī no kuģa tu nokāp nost, un šeit bezmaksas arī nākt, peldēties. Ja palmiņām smuki, te vairāk baseini un peldies. Protams, ka kur ta bez bāra, bārs mums, ka katrā vietā bārs ir. Un, ja nemaldos, tad mēs kaut kur ejam, un kas tas tā? Nē, tās trubas. Ka trubas ir. Un aiziet lejā. Tā, un tad hotdogs var paņemt. 2 hotdogi $19. Burgerīs 13. Un kaut kā tā. Bērniem ko darīt ir. Ziplains aiziet. Tā, un tad pēkšņi ienācām kaut kādā te mazā parciņā un kaut kādas zivis. Ūdens gan tāds duļķains, bet kaut kādas zivis ir pilns viņām. Ir iekšā, rekur. Ķirzaki ir iekšā. Zintarā, jā. Tad skatāmies. Cik viņam veci ir? 25 līdz 40 miljonus gadus vecs. Tātad rekoram pastīties šeit ir iekšā. Kaut kāda ķirzaka veidīga. Tas ir kaut kāds liels zintars vai, nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Ja tas nav kārtais tūris, tā kā čakarējiens, tad, jā, sepur nost. Kā jau tagad Tamārti kaut kā saka, ka šitas nav īstais. Īstais ir kaut kādā muzejā. Šitas ir, replika. Un tātad, only found in the Dominican Republic. Tātad, šito var atrast tikai vienīgi Dominikānas republikā. Reku ķirzaka. Iet, mauc augšā. Reku vēl viena, Tamār. Normāli. Bet dzintaros, ko viņi tagad var muldēt? Dzintaros tak ir mūsu pašu krastos, tak dzintaros tiek atrast visādi brīnumi. Vēl turistu čakarējiens kārtējs. Tā kā neticat tam, ka tikai Dominikānas republikā. Mūsu dzintaros arī ir atrodami visi sādi. Gan visādi tārpi, gan viss kas pārējais, viss kas ir atrodams. Tā, un šeit viss priekš turistiem, viss pilnībā. Shopping. Visu shoppings riņķī. Kur lai turisti iztērē naudu labāk? Lūdzu. Labi, nedaudz atzīsimies jums. Mēs mazliet pa vēlu nokāpām no kuģa un lāgā vairs neatradām nevienu ekskursiju pirkšanas vietu, jo acīm redzot visas ekskursijas bija aprēķināts ar laicīgu izbraukšanu, un mēs tās nokavējām. Par cik izstaigājām to kuģa ostas parka zonu, lāgā nebija ko tur darīt priekš mums, tad izdomājām, kā lai laiku nelaiž zudumā, jo mēs tā kā esam Dominikānā, un redzēt tikai kuģa piestātnes izklaides uz parku, tas būtu grēks. Tad, lūk, mēs izdomājām aiziet līdz taksistiem un uzjautāt, varbūt tiem ir kādas pilsētas tūris, jo līdz pašai pilsētai kā nekai 10 km un ar kājām lāgā neaizies. Jā, un mums piedāvāja par $80 aizbraukt līdz pilsētai un pavadīt laiku tur apskatot pilsētu. To arī darījām. Tātad šodien viņiem ir neatkarības diena, šodien viņiem brīvdiena skaitās. Tad, lai gan ir tie turismu objekti vaļā, bet ir tā, ka tas cablekārs ir slēgts, jo kaut kāds tur kaut kāda trosi problēmas vai kas, un tā esam vietēji šofers tā sāk.
Tā, re, kur ir tas keblkārs augšā, nu viņš šodien neiet. Kaut kas tur ir saplīs viņam esot. Viņi ir ķip taisi. Sākumā mazliet pat nobijos, ja pēc šofera spriežot šeit tas ir normāli, ja kāds brauc pretīm tavā jostā. Yeah, the same, yes? Yes, Copy. maybe. Vietējā populārā kalnā, kur mēs arī netiekam, ir arī statuja, kas esot kopija Rio de Janeiro statuja, tikai, protams, krietni mazāk. Esam iebraukuši arī pilsētas pašā centrā. Šeit redzam populārāko gājēju ceļu. Tātad rekur ir kaut kāda rozā iela. Jā. Baigi. Principā mēs nokavējam arī šo parādi, ja nesen kā tā ir bijusi, un tagad tikai ceļš tiek atvērts vaļā priekšbraucējiem. Palūdzam taksistam, lai mūs izlaiž nedaudz ārā uz ielas, jo redzējām, ka šur tur vēl ielas malās notiekās burziņi. Gribējās klātienē paskatīties, kā tad viņi atzīmē to neatkarības dienu. Ja pareizāk sakot, nu kas vēl ir palicis, kurš atzīmē? Tā, rekur, tad arī tas Neptūns. Es nezinu, dzirdat vai nē, bet nenormāli skaļa mūzika ir. Jā, tad viņš svin tagad savu to neatkarības dienu. Tam čalim mašīnā ir nenormāli skaļa mūzika, nenormāli. Par cik mēs gribējām vēl izjust kaut ko no Dominikānas, tad palūdzām šoferi, lai mūs aizved uz kādu no ēstūžiem. Bet ar norunu, lai tā būtu tiešām vietējā ēstuve. To arī darījām. Hello. Here, yes? Okay. Jā, rekiņiem cenas ir viņu valūtā šitien te. 495, 500, 600, 700. Jā. Por ejemplo. Jā. De ese es $1. Eso es... Ah, $8 and 25 cents. Eso es sala. Sí. Jā, nu apmēram. Jā, Eso jā. es $1, Jā, ok. Jā. Everything is good. Jā. Man nav viņš vai Un tā, esam tajā vietējo restorānā ienākuši, kamēr gaidām te mūsu to lobstera zupu, un kas tur vēl bija? Govs kaut kādu. Kaut kas, jā. Tikmēr rekur aliņu ir kādu paņēma. Tamār paņēma aliņu. Dominikāns vietējais prezidente laikt. Aliņš, cik viņam grādi? Tātad esam rekur tikuši pie tās govs, kas tas bija aizmirsu, un zupa ar lobsteri. Nu, skatīsimies, ēdīsim, kāds būs, un tie rīsi. Garšosim. Bet mēs esam tajā, it kā vietējo tradicionālā ēstūzī. Cik tas ir reāli, cik nē, kas to lai zina. Visur ir karogi. Viss jau ir, jā. Nē, karogi jau viņiem šodien ir neatkarības dienai pa godu. Tā, kopā pa 2 porcijām samaksājam $27 ASV. Ja vietēji ir 1600, laikam, jā, 1600. Tā kaut kā, jā. Un tad visi uzreiz prasa, kā tad garšoja tā govs biezzupa? Bija garšīgi, ja pagaršojam tiešām ko tādu, ko nebijām mēduši. Un it sevišķi vēl Dominikānā. Atpakaļ ceļā uz kuģa mēs palūdzām, lai šoferis izved arī pa mazāk turismu ceļiem. Vairāk par vietējo kvartāliem. Šoferis cik mums mācēja stāstīt, ka vietējo dzīves līmenis esot gaužam švaks, ja esot ļoti liela starpība starp nabadzīgo slāni un bagāto slāni. To arī redzējām pēc mājām, kurām gandrīz katrā logā bija restes tā, lai neapzog, un, protams, citām lietām, kas neliecināja par daudz maz labu dzīves līmeni. Eku vadu būšana arī šitien te pastāv. Ne tikai Taizemē, bet šeit arī paskaties uz vadiem.
Jā. Jā, bet jā, redziet, kā visur restis priekšā. Jā, bet vietējais saka, ka turistiem ir droši. Visām mājām restis, paskatieties, re. Nu, nezinu, vai te ir tik droši, vai urtās. Tagad ir droši. Tagad vēroju satiksmi vietējo, tas vietējais brauc. Nu, principā ir tā, ka šeit, ja tev deg, nu tagad iedegās zaļais, bet principā ir tā, ja tev deg sarkanais, un ja neviens nenāc, nu, nebrauc, tad principā tu vari braukt pārceļam. Normāli. Nu jā, kaut kā tā. Nu, viņam vispār ir tā, ka viņš uzpīkšķina, viņš nevis uzpīkšķina, nu tā kā mums Latvijā uzpīkšķina, ka tu kretīni vācies malā, drīzāk otrādāk. Nu, viņu uzpīkšķina, lai pievērš uzmanību sev. Nu, respektīvi, ka es esmu te. Nu, reku tagad redzam. Reku sarkanais, nevienam viņš netraucē, un viņš var braukt. Reku policija stāv, viss ir kārtībā. Jūs iedomāties, kādi šeit ir likumi? Reku bija sarkanais augšā, jūs paši redzējāt, vēl bija kaut 30 sekundes palikušas. Viņš vienam netraucē, viņš var nogriezties un viss. Jā, te būtu baigi dīvaini īstenībā izīrēt mašīnu un pašam braukt. Jā, visām mājām restis, pilnībā visām mājām restis. Jā, pilnībā visām mājām restis, pilnībā. Jā, pasies, te vispār te pat ir vienams restēs, rest. Tā, un vietējais benzīntanks, cenu noskaidrojam, $5 maksā viens galons. Un local people. Jā. Un te arī skatāmies, reku čalis brauc ārā, pretējā joslā viņš brauc ārā, skatieties, re. Vienkārši pretējā, skatieties, priekšā mašīna, re. Iedomājieties, šitāda situācija Latvijā. Normāli, man kā autovadītājiem nav ko teikt vienkārši. Bet, nu jā, viņiem vietējie savu likumi, un viņi, cik var saprast, arī paši ievēro. Jā, un tāda piesprādzēšanās arī viņiem, laikam, tas nav obligāti, jo, redziet, mēs kā eiropieši esam normāli piesprādzējušies, nu, čoks, sēž pie stūras un... Tu neesi, ja? Nu, labi, aizmugurē, mums jau Latvija arī baigi grēko. Tā, esam apakaļ. Esam paņēmuši to turīti. Nu, nezinu, mums kā brīviem turistiem, ceļotājiem, tie, kam patīk ceļot, nu, kā lai pasaka, uz savu galvu ceļot. Es nezinu, mēs iesakam, tās labāk ņemat šitos, ja jūs esat Dominikānā šeit. Tas... Izvadā tur, kur tu gribi. Jā, izvadā, kur tu gribi. Labi, tas maksā $80. Labi, bet ekskursija ar visiem pāriem kopā, jo tur arī ap 100 bija. Nu jā. Nu, tā kā tā, jā. Nu, skatās paši. Katrā ziņā mūsu ieteikums ir ņemet labāk privāto tūri. Jūs tur aizdīs, kur jūs paši gribat. Kaut kā nenofilmēja un nepieminēja sākumā, jeb iznākot un izejot no kruīzes kuģa ostas zonas, jūs nevarēsiet nekur tikt, ja jums nebūs personīgās kuģa kartes. Tās strikti pārbauda pēc svītru kodiem, kas ir datubāzē. Šeit arī ir tie vārti, kur visus bauda. Šajā mūsu kruīzes kuģa ostā suvenīru un dažādu preču veikali bija ļoti daudz. Visus, protams, ka neparādīsim, bet parādīsim šādas tādas iespaidīgākos kadrus, ko tur tirgoja. Viņi te parāda, kā to šokolādu taisa. Šitos vēl nebija redzējis. Medus hot and spicy. Medus ar jalapeņu. Klasika honey un chipotle honey. Nu, baigi medus ķipo ar jalapeņo. Man par cik medus garšo, bet tādu vēl nebija lietojis uzturā. Jā, paņem. It smells your skin like that. Kods krēms vai ne? Vai kas tāds ir? Tas tā ķermeņa, jā. Tur bija, man. Tad šokolādes smaržo. Šokolādes, jā. Jā, jā, tiešām pat šokolādes. Jā, tātad Reku čalim ir YouTube kanāls. Viņš reku no kokosiem handmade taisa roku darījumus, viss taisa šādas te visādas.
Baigs smukās. Svecītes ieliek iekšā vai lampas ieliek iekšā. Nu, baigs smuki. Tā, tagad esam veikalā, kur Tamāra piemērso brilles. Pats esi seksīgi čīks, nē? Jā. Bet brilles. Nē, es vai aliņu var attaisīt. Vai, ka brillē var attaisīt aliņu. Psk! Ko tik neizdomā? Tamāra atkal pēc savam družiniem tikus. Atkal jau vakars ir klāt un sākam jau atvadīties no Dominikānas Republikas. Tā, reku līdz kuģim, tie ir maziņš gabaliņš, ko iet. Reku piedāvāšies. How much? We work for tips. For tips? Only, jā? Tips. Ok, jā. Just tips, only tips. Jā, tad viņi, karoči, pa tipiem tikai vēd. Nu, iedod tik, cik tu. Tā, un tu rekur te pie kuģa, kāpjot iekšā, tur paņemt arī, rekur, padzerties. Dvielīti, rokas noslaucīt, seju noslaucīt. Jā, servis tāds ir uz MSC kuģa. Kruta. Nu tā, mēs tagad uzprasījām, lai viņš mums atved turp un apakaļ šitam te. Maucam šito te. Abā. Jā. VIP service Rip. for VIP people. Ok. Vámonos, ándale. Nu ko, atrodamies arī no Dominikānas, kura pat lāgā nebija sākta iepazīt. Varbūt arī priekš mums, kā citu valstu izzinātājiem, ir arī mīnus kruīzes ceļojums ar kuģi. Ja pa to vienu dienu tu lāgā nevar uzspēt izpētīt jauno valsti. Bet tas ir tāds individuāls rezumē, jo citiem tieši patīk tā kā ir. Nu neko, ejam atkal izpētīt šovakara šovprogrammas, kas tad ir uz kuģa. Bet pirms tam vēl ātri pēdam vakariņas. Tad es ēdu daudz. Šovakar mums uz kuģi paredzēts neonpārti. Arī dreskodam būtu vēlams būt krāsainam. Lai būtu viss vēl krāsaināk, tad aizējam mēs abi pie animatora, lai šis mūs abus arī apzīmē. Kā jau iepriekš stāstīja, tad kurš ir no kuģa pasažieriem. Citi dzied karaoke, citi laiž jau klubiņā dejas. Labi, šo sēriju mēs noslēgsim. Jau nākamā sērijā mēs dosimies uz pēdējo atlikušo salu, Nasau, kas jau atrodas Bahamu salu arhipelāgā. Vienu dienu gan būs jāpavada jūrā, tiekot līdz šai salai. Tātad nākamā sērijā jūs redzēsiet. Jūs pasties, kā ūdeņš šupājās. Rek stāvam, reku vēl viens lielais kuģis ienāk iekšā. Tā kopā samaksājām $250. Tas bija Džeks, jā. Jā. Tamāra, rekomendē? Jā. Tā, jums liekas to, ka tā čekošanās no kuģa ārā ir vienkārši, jūs tā nedomājat.